Dekonstrukcija ir mediju ziņojumu rūpīga izpēte un izjaukšana, lai saprastu, kā tie darbojas. Mediju dekonstrukcijas sistēma jeb 5 pamatjēdzieni un jautājumi, kurus satura patērētājs var apdomāt, analizējot medijus. 1. Autorība. Visi mediju vēstījumi ir kāda cilvēka konstruēti. Atslēgas jautājums ir, kurš radījis šo vēstījumu? 2. Formāts. Mediju ziņojumi tiek veidoti izmantojot radošu valodu ar saviem noteikumiem. Atslēgas jautājums ir, kādi radošie paņēmieni tiek izmantoti, lai piesaistītu manu uzmanību. 3. Auditorija. Dažādi cilvēki atšķirīgi uztver vienu un to pašu vēstījumu. Atslēgas jautājums ir, kā dažādi cilvēki varētu atšķirīgi saprast šo vēstījumu. 4. Saturs. Medijos ir iestrādātas vērtības un skatpunkti. Atslēgas jautājums ir, kādas vērtības, dzīvesveidi un skata punkti ir atspoguļoti vai izlaisti šajā ziņojumā. 5. Mērķis. Lielākā daļa mediju vēstījumu ir organizēti, lai gūtu peļņu un vai varu. Atslēgas jautājums ir, kāpēc tiek sūtīts šis vēstījums? Plašsaziņas līdzekļu ziņojuma dekonstruēšana, izmantojot minētos pamatjēdzienus un jautājumus, var palīdzēt saprast, kas ir izveidojis ziņojumu, kas ziņojumā piesaista uzmanību, kā dažādi cilvēki varētu atšķirīgi saprast ziņojuma būtību, kādas vērtības un skata punkti ir atspoguļoti vai noklusēti šajā ziņojumā un kam tas ir paredzēts. 5 pamatjēdzieni ir piemērojami gan mediju lietošanas, gan to radīšanas situācijām. Tomēr 5 atslēgas jautājumi, kas izriet no pamatjēdzieniem, ir nedaudz atšķirīgi, jo mediju lietotāju viedoklis atšķiras no mediju veidotāju uzskatiem. Sekojoši mediju konstrukcijas pamatjēdzieni sakrīt ar dekonstrukcijas jēdzieniem, savukārt satura veidotājiem, lai izveidotu jēgpilnu mediju produktu, ir ieteicams uzdot sev sekojošos jautājumus. Vai mans vēstījums atspoguļo izpratni par formātu, radošumu un tehnoloģiju? Vai mans vēstījums ir saistošs un pievilcīgs manai mērķa auditorijai? Vai manā saturā ir pastāvīgi iestrādātas vērtības, dzīvesveidi un viedokļi? Vai esmu efektīvi atspoguļojis savu mērķi?